Tās būs tās vitrīnas, un priekša būs tāda kā sašauta ar lodēm. Noslēdzies svarīgs posms Tīnūžu kultūrvēsturiskā mantojuma centra izveidē. Pašvaldība saņēmusi mākslinieka Ģirta Baranovska izveidoto muzeja mākslinieckā iekārtojuma projektu. Šis darbs jau vairāk iegūst tādus kā redzamāku izskatu, jo pašlaik tiek veidotas jau šie rasējumi, un pēc rasējumiem jau reāli tiks jau izgatavotas vitrīnas, visas pārējās digitāli drukas un viss nepieciešamais inventārs, un tad jau būtībā darbi jau ar katru dienu viņi jau būs redzamāki. Kaspars Špēlis, kurš kultūrvēsturiskā mantojuma centra attīstības procesam seko no paša sākuma, ar mākslinieka izveidoto projektu ir apmierināts. Muzejs ir moderns, tāpēc varēsim gan Latvijas iedzīvotājiem, gan ārvalstu viesiem uzskatām un vienkārši parādīt vietējo vēsturi, norāda Kaspars. Viss tas dizains tiks veidots. Teiksim, tāds ļoti emocionāls, viņš nebūs pārbāzts ar priekšmetiem, kā tas teiksim, ir daudzos muzejos, kad vienkārši tā visa muzeja doma pazūd vienkārši dzelžos vai kaut kādos tīri. Šeit būs viss, teiksim, lai nebūtu pa daudz, lai tā neatgādinātu noliktavu, lai šī telpa arī neatgādinātu kaut kādu arhīvu, bet to samērību. To ir visgrūtāk atrast. Tā kā es domāju, ka šeit mums tas ir arī izdevies. Visticamāk, ka muzejs pašvaldībai iesaistoties pārrobežu projektos tiks sakārtots līdz nākamā gada vasaras beigām, rudens sākumam. Paralēli darbs notiek arī pie otras kultūrvēsturiskā mantojuma daļas sakārtošanas. Šogad sakopti praktiski visi Tīnūžu teritorijā esošie kara laiku apbedījumi, bet nākamajā gadā sadarbojoties ar Patriotiskās audzināšanas un militārās tūciņas skolu, pie kapsētām tiks uzstādīti informatīvie stendi. Dāts Tribotska, Zanda Treško, Ogres televīzija.